Sveiki, mīļīši, sestdienā! Šodien ļoti saulaina, skaista diena, tāda īsta ģimenes sestdiena, jā? Jā, var braukt kaut kur ar ģimeni, teiksim, kaut kādās atpūtas braucienos, jā. Jā, bet ko mēs darīsim? Mēs paskatīsimies Viktorīnas 13. jautājuma skaidrojumu, jā. 13. jautājums. Kurš faktors visvairāk traucē mitohondriju darbībai? Mitohondrija, tās ir tādas mazas šūnu, katras šūnas, jā, elektrostacijas, tādas hesiņi maziņi, jā, mitohondriji tie ir. Nu jā, un kas tad viņiem visvairāk traucē? Un atbilžu varianti olbaltumvielu trūkums, skābekļa trūkums, hronisks iekaisums un oksidatīvais stress vai ūdens pārpalikums. Kā jūs domājat, kur ir pareizā atbilde? Un pareizā atbilde ir hronisks iekaisums un oksidatīvais stress. Jā, arī skābekļa trūkums ļoti ietekmē, taču šis iekaisums, ja ir organismā kaut kāds, jā, tas vairāk ietekmē, jā, tas tāds stingrāk ietekmē, jā. Un kāpēc tas tā notiek? Tas tā notiek, jo, ja organismā ir kaut kāds iekaisums, tad mitohondrija tā kā nepārtrauc, bet nepietiekoši jau sāk ražo šo enerģiju, un organisms sāk saprast, ka viņam ir jāiztiek tikai ar rezervēm, kas viņam iekšā ir. Neesiet peciņu solīt. Mīļa peciņa, ja? Jā, un viņam ir jātiek galā ar to, ar rezervēm, kas viņam ir. Jo enerģija klāt nenāk, viņš to jūt, jā. Un tāpatās arī, ja cilvēkam šī enerģija netiek vairāk ražota, arī šie brīvie radikāļi sāk vairāk aktivizēties. Jā. Un iekaisums turpinās un palielinās. Jā. Un reizēm ir tā, ka cilvēks, piemēram, cilvēks ir izgulējies, jā. Nogulējis tur 6-8 stundas, visu nakti nogulējis, jā, no rīta pamostas un viņam nav spēka, tāpat nav enerģijas, jā. Tā tad ir kaut kāda problēma organismā. Reizēm ir tā, ka cilvēks, jā, viņš kvalitatīvi baid, bet pēc ēšanas viņam ir smaguma sajūta, jā, un arī nav enerģijas, jā. Tā tad ir problēma organismā, jā. Tāpat var parādīties, jā, šie nogurumi, var parādīties, godīgi solīt, var parādīties šie nogurumi, var parādīties tādas tā kā nervozitātes, jā, jo reizēm ir tā, ka cilvēks, it kā viņš ir normāls cilvēks, mēs zinām, jā, bet viņš visu laiku ir neapmierināts ar sevi, ar citiem, ar kaut ko neapmierināts, viņš grib kaut ko ļaunu citiem izdarīt, varbūt, jā, kādam kaut ko uzbļaut vai ko, ja? Viņam iekšā kaut kas nav kārtībā organismā, ja? Un tas viss ir saistīts, ja? Reizēm ir tā, ka tas iekaisums jau ir zināms cilvēkam, ja? Viņš ir izsteigājis visādus ierīces, visādus ārstus, ja? Un viņam viss ir zināms jau, ja? Bet reizēm ir slēptie šie iekaisumi, ja? Kad cilvēks izsteigā visādas ierīces, izbraukā, ja? Izstāv rindās, taču viņš nav atradis īsto cēloni, bet organisms jūt, ka kaut kas nav kārtībā, jā. Ir jāmeklē šis cēlons. Un situācija jau ir tāda, kad, piemēram, jūs katrs savā mājā, jūs esat saimnieks savā mājā, un jūs vislabāk zinat, kas jūsu mājā notiek, vai ne? Un tāpatās arī organisms, viņš ir saimnieks pats sev. Un viņš vislabāk zina, kas viņā notiek iekšā, tāpēc organismam vienkārši vajag atvieglot darbu un palīdzēt, jā, lai viņš pats var sevi atgriezt, teiksim, ikdienas ritmā tādā, jā, un enerģijas, lai pietiek enerģijas, jā, tādā, lai var normāli dzīvot cilvēks, jā, lai nav no rīta atnāk cilvēks, piemēram, pamostās, kā negribās uz darbu. Tā nav jābūt, jā. Jo cilvēks, ja viņš ir normāli izgulējies, normāli atpūties, viņam ir jābūt šai enerģijai, jā. Tā kā, ja jums trūkst enerģijas, jā, ja jums ir kaut kāda nervozitāte tāda slēptā, ja kaut kāda, neesat apmierināts vai kādreiz ar sevi, vai gribus ka kādam kaut ko, ja. Rakstiet enerģija un palīdzēsim tikt galā, palīdzēsim tikt galā.
Tā kā jauku dienu visiem!